24. gada uzdevumi ir pabeigt vai ieiet finiša taisnē ar Latvijas Vēža centra akreditāciju, kas jau ir uzsākusies 21. gadā, bet 24. gadā šī aktivitāte ir jānoved līdz galam. Nākošais ir dienas ķirurģijas centra atvēršana. Puse no stacionāra Gaļezera šobrīd tiek rekonstruēta, un 24. gadā šī rekonstrukcija beigsies, un vienlaikus beigsies arī dienas ķirurģijas centra rekonstrukcija un attīstība. Protams, mēs plānojam un turpinam attīstīt arī ambulatoros un dienas stacionāru pakalpojumus, stacionāro palīdzību saglabājot un attīstot tikai neatliekamiem pacientiem, un faktiski risināt ļoti kompleksus jautājumus, kur ir nepieciešama dažāda speciālistu iesaistīšanās un dažāda ārstniecības tehnoloģija pielietošana, tātad pamatā virzot pacientus, ja tā var teikt, ārpus slimnīcas. Un, protams, universitātes slimnīca ārkārtīgi būtiski ir arī zinātniskā darbība, sadarbība ar universitātēm, pētījumu veikšana un, protams, augsti kvalitatīvu starptautisku publikāciju veidošana.